Sveicināti Ortotologs podkāstu raidījuma ciklā, kas veidots kā atskats uz Ortoklīnikas rudens medicīnas konferenci. Šoreiz pie mums podkāstā viesojas divi ārsti – Ortoklīnikas traumatologs, ortopēds, plastikas ķirurgs dr. Mārtiņš Steicis. Labdien, doktor! Un bērnu un pieaugušo psihiatrs, sistemātiskās ģimenes psihoterapijas speciālists dr. Gunārs Trinda. Labdien, doktor! Labdien! Ortoklīnikas konferencē dr. Mārtiņš Steicis tika pieteikts kā ārsts, kurš zina visu par plaukstu un plaukstu locītavu. Konferencē jūs izvēlējāties runāt par sabiedrībā aktualizētu tēmu vardarbību un paškaitējumu un to aplūkot no savu ikdienā novēroto pieredzi, sasaistot ar pacientu psiholoģisko stāvokli un rīcības motīviem sekām, kāpēc viņi ir nokļuvuši pie jums. Jūsu lekcijas nosaukums – boksera veida lūzums, jeb delnas kaulu lūzuma korelācija ar dusmu kontroli. Tāpēc sākumā mēs parunāsim tieši par šo fizisko traumatoloģisko pusi. Iesākot savu tēmu, jūs minējāt, ka rokas traumas ir biežākais traumapunkta apmeklējuma iemesls un tās veido līdz pat 40% no visiem lūzumiem, no kuriem 10 ir tieši delnas kaulu un falangu lūzumi. Doktor, kas tieši ir šis boksera veida lūzums un pēc jūsu novērojuma, kā viņš visbiežāk ir radies? Šis ir lūzums, kas tiek gūts delnas kaulam, spēka iedarbības taisnā virzienā pa šo kaulu asu un lūstot viņa vājākajā vietā. Acīm redzot, cilvēka paša salūšana viņa psihemocionāli vājākajā brīdī radīja arī viņa struktūras, jeb kaula salūšanu vājākajā brīdī. Tas nozīmē, ka, lai tas salūstu, plauksta ir jāsavalk dūrē un jārada sitiens. Parasti sitiens par kādu priekšmetu vai dzīvu būtni. Un kas ir tas, kas parasti tajā visā salūst, saplīst? Salūst kaula daļa, stobrkauls iedalās diafīzes daļā, kas ir stingrākā daļa, galviņas daļa parasti, kas ir locītavas virsma, un tad ir šī metafīze, kas ir šī pārējas daļa, tāda porainākā daļa, kas ir šī pārējas daļa starp galviņu un diafīzu, un kā līdzīgi analogi citās situācijās, tad šis te lūzums šajā struktūrās parasti notiek stingrākajā un vājākā punkta kaut kādā vidusdaļā, arī šeit delnas kaulā. Kas ir tās tipiskākās situācijas, kā parasti pacienti ir ieguvuši šādu traumu? Tātad viens viņi ir raidījuši šo sitienu, bet tas ir sadzīves negadījums, konflikts, sports vai paškaitējums? Parasti šiem pacientiem uzdodot jautājumu, man vienmēr ir sajūta, ka viņi melo. Jo tie stāsti ir tādi, ka tie ir kritieni uz rokas un kaut kāda gultas klāšana vai vispār nepamanīja, ka kaut kas tāds notiek. Tā kā literatūra rāda un literatūras analīze rāda, ka tas parasti ir tomēr tīšas darbības rezultātā, kā sitiens tieši šis konkrētā veida lūzums. Un tas sitiens var būt dažāds, tas var būt kādam, tas ir darbs, profesionāls cīņa, citam tas var būt pašaizsargāšanās, kā nesen bija grūtniece, kurai uzmācās Bolderājā 2 cilvēki, un viņi aizstāvoties salauz abām rokām šos kaulus, bet vairumā gadījumu tātad tie ir tīši tādi nodomu rezultāti. Ja pacients atnāk pie jums, jūs variet tā kā pateikt, no kā ir radies šī trauma, vai atšķirās, pieņemsim, tāda profesionālā sportista trauma, es nezinu, pieņemsim, bokseris, no tādas ikdienišķi, kad cilvēks ir raidījis sitienu pret sienu vai pret kādu citu personu? Jā, profesionālā sportā tātad sišana izmanto mehāniski izturīgākās delnas kaulu struktūras un lielākās tie ir 2., 3. delnas kauls, un tas tiek apgūts jebkuras cīņas apmācības laikā. Savukārt neprofesionāļi vai kādu vielu ietekmē to sitienu izdara kaut kā nu viņi var izdarīt, un tad šai slodzei tiek pakļauti pat vājākie no delnas kauliem, kas ir 5., 4. delnas kauls.
Šeit es iestarpinot, doktora Trimda, doktors Mārtiņš Teicis minēja par to, ka pacienti pārsvarā melo. Kāpēc? Klausoties arī doktora Mārtiņa Teica, saprotu, ka doktors taču redz un saprot, bet no kurienes ir radusies šī trauma, kāpēc ir jāslēp tas? Varbūt baidās, varbūt kauns par to ir, varbūt, ja vainīgs cilvēks jūtās, kad katru gadu notiek viena un tā pati trauma, un tad, kā tu teiksi, kad bija dusmas un nebija citu variantu, kā es izpret sienu, tad katreiz droši vien jāizdomā, varbūt, kad kādreiz klāja gulta vai kādreiz bija ledus, bet, tā tas ir, kad mēs par savu rīcību, reizēm jūtamies slikti, un tāpēc teikt patiesību, tas jau arī tā kā nāk no bērnības, kad ja kādreiz bērns ir nogāzis, teiksim, vāzu, un vecāks ir viņu tā kārtīgi nosodījis, tad pāris reizes pietiek, kad viņam ir pieredze, kad, taisnība nevar teikt, kad es dabūšu trūkties, un tad arī pie dakteri, dakteris ir autoritāte, vai ne? Un kā tu iesi teikt, kad vienkārši tā kā sadusmojos un iesītu, kaut kas jāizdomā. Jūs, doktor Mārtiņa Teicis, taisījāt tātad šo korelāciju starp dusmām. Cik bieži jūs novērojat, ka šī trauma, kas ir pacients griezies pie jums pēc palīdzības, pavada arī šīs te dusmas? Ja precīzāk, šī trauma ir radusies dusmu stāvoklī? Šis iemesls, šīs emocijas, es viņu virsrakstā nosaucu kā dusmas, bet šīs emocijas ir dažādas. Tās nav tikai dusmas. Tā var būt trauksme, satraukums, neizpratne, apjukums. Es gribētu teikt, ka šīs traumas rezultātā ir ļaušana emocijām gūt virsroku pār katra mūsu personīgo kontroli. Un tātad dusma ir tikai tāda, spilgtākā, tāda skanošākā varbūt emocija. Klausoties konferencē, jūs minējāt, ka šī trauma viņai tiek veikta ķirurģiska tātad ārstēšana, viņa tiek veikta, saprotu, nevis vispārējā anestēzijā, bet tikai tajā lokālajā anestēzijā. Jā. Un tas nozīmē, ka jums ir laiks, lai aprunātos ar šo pacientu. Un tā arī ir sava veida izvēle, vai es vēlos runāt, uzzināt to notikumu kādā veidā vai nē. Kas jūs mudina runāt ar pacientiem, saprast, kas ir noticis un kādu jūs redzat šo pievienoto vērtību tam visam? Es domāju, šī saruna ar pacientu ir šis te prevencijas pasākums recidīvismu traumām, jo, kā doktors Trimda teica, atkārtotām katru gadu traumām, tātad šī ir sarunāšanās ar pacientu, un tās mērķis, es domāju, ir dot šim pacientam pašam saprast, kad šie rezultāti, kas ir radušies vai rodās katru gadu, nav nepieciešami, un ka šie rezultāti ir radušies viņa paša iemesla dēļ, un tāpēc notiek šī saruna, un tāpēc es mudināju arī citus speciālistus, kā ģimenes ārsts, kā fizioterapeits, katru varbūt savā citā veidā. Fizioterapeits es biju domājis, kā pacientu aktivizēt, lai viņu šī te emocionālais disbalans tiktu normalizēts ar kaut kādu aktivitāti, un nevis fizioterapijas zālē, bet varbūt aizdzenot kaut kādā velobraucienā vai skrējienā pa mežu, ģimenes ārstam kontrolējot un uzraugot ģimenes locekļus šī pacienta ģimenē, bet no manas puses, ķirurģiskās puses, ir vienkārši šī pacientam atgādināt par to iespējamo iemeslu, un kad vajadzētu papildus šos te veidus, kā saņemt palīdzību, ne tikai ķirurģisku. Jūs arī minējāt, ka diezgan liela daļa pacientu ar šādiem te lūzumiem atgriežas atkārtot pie jums. Kādas sekas tas rada ilgtermiņā tieši cilvēku paša plaukstas tam mehānismam? Vai jūs to tik meistarīgi visu saliekat kopā, ka patiesībā viņam beigās nekādu seku no tā visa nav? Nē, es neesmu tik meistarīgs. Sekas paliek, rengenā redzama deformācija, bieži vien arī plaukstā var novērot deformāciju, apkārtējās struktūras, kā cīpslis un locītavs sliktāk kustās,
neārstētiem pacientiem rodās arī pirkstu rotācijas, deformācijas. Tagad paskatoties no tā psiholoģiskās puses par to visu, kādi ir tie psihiskās veselības stāvokļi visbiežāk, kas saistās ar šādu traumu cilvēkam? Te jārunā ir par mūsu psihiskas aizsarga mehānismiem, kad mums ir tendence izvairīties no sāpēm, un tāpēc mums ir ļoti daudz dažādu aizsarga mehānismu. Freida meita, Anna Freida aprakstīja, vismaz 40 aizsarga mehānismus, un ja mēs runājam par traumām, tad visbiežākais tas ir tas saucamais izlāde darbībā, jeb angliski acting out. Tas nozīmē, ka ir tik milzīgi spriedzi, kad, protams, ka tās ne tikai dusmas ir, jo parasti dusmas ir sekundāra emocija, tas nozīmē, ka pamatā ir sāpes vai bezpalīdzība, un dusmas tā kā pārklāja to, kad vieglāk ir jūs dusmas, nevis sāpes. Lūk, un tad ļoti daudz iemeslu. Viens no iemesliem ir, kad, sākot jau no bērnības, kad netiek runāts par sajūtām. Piemēram, ģimenē tiek runāts par to, kur mēs brauksim, ko mēs darīsim, kādu tur filmu skatīsimies, bet nevis par attiecībām, par sajūtām. Un tagad, bērns, kur, piemēram, skolā apbižo, tur ir bulings, bērns saka, viņš negrib iet uz skolu. Vecāki saka, kā tur jāiet uz skolu, jāmācās, labi. Un tagad pēkšņi viņam iesāpās vēderes, un viņš saka, lai man sāp vēderes. Tad vecāki, protams, tūlītās varbūt pat ātro palīdzību sauc un tūlīt pie daktera, un tad sanāk tā, ka tas bērns iemācās runāt ķermeniskā valodā, un tas arī varētu būt tā kā iemesls, kad viņam ir ļoti slikti, ka tā spriedze ir liela, kad viņš uztais sev neapzināti traumu, un tā ir tā ķermeniskā valoda, un viņš tā kā nāk pie tā daktera, saka, jā, redz, man tā trauma ir. Tas mērķis ir, protams, mēģināt sākumā sajust, ko mēs jūtam, un tā arī vēl ļoti izplatīta problēma ir tāda aleksatīmija, kad cilvēkam nav iespējams pat atpazīt, ko viņš jūt. Kad tas vecāks aiz kaut kādiem, saviem, vecāki pārstrādājušies, tur izdegšanas sindroms, tur pēcdzemdību depresija, vai ne, ka tas vecāks sevi jūt kā tādu pilnīgi nevajadzīgu pasauli par drūmu uzskatu, un bērniņš blakām, viņš jau nespēja būt kopā to bērniņu un nespēja, tam bērniņam iztulkot viņa trauksmi vārdos. Tas viens no vecāku pamatu uzdevumiem ir, ka bērniņš raud, kad viņš jūt kaut kādu diskomfortu, kad vecākam vajadzētu to satraukumu izlaist caur sevīm, to sauc par tādu konteinerēšanu, un atdot vārdu veidā atpakaļ. Dēliņ, tagad tu esi riktīgi dusmīgs, tagad tu esi bēdīgs, tagad tu esi priecīgs. Un ja vecāks tā kā nepareizi iztulko vai vispār nespēja iztulkot, tad tā sanāk, ka bērns jūt kaut kādu milzīgu spriedzi. Un pats interesantākais ir, kad viņam ir bail no tām, ja mēs runājam par aleksatīmiju, viņam ir bail no jebkurām emocijām. Kad, cilvēks sapriecājās, bet no prieka viņam bail ir. Un tā ir ļoti liela problēma, risinājums, ejot pie psihoterapeita, tie rezultāti nebūs tik labi, jo tas cilvēks saskarsmē ar kaut kādām pat mazākām emocijām, viņš ļoti, ļoti nobīstās, jo viņš to nav tā kā pieredzējis, bērnībā tas ir kaut kas svešs viņam bijis. Un tad nosaukt vārdā, tas ir tas svarīgākais, un, psihoanalīzē arī tur ejot ar gadiem, tas mehānisms ir, kad tā emocija, piemēram, dusmas uz mammu, kad ir, vai uz tēti, kad ļoti labi, ja bērniņš var pateikt, tēti, es esmu dusmīgs uz tevīm, mamma, es esmu dusmīgs uz tevīm. Un mamma uzreiz tad saka, par ko? Jā, dēliņ, tu esi dusmīgs uz manīm, kad es tev tagad, liku mazgāt traukus, vai, paņēmu tavas rotaļlietas malā, jo mums jābrauc uz bērnu dārzu. Un ja vecāks nav nosaucis, vārdos un nav nemaz tā kā pārtulkojis, kā bērns jūtās, tad viens no tādiem variantiem ir, kad izlāda darbībā, kad milzīgi spriedz vai pastājuši paškaitējums veids, ka viņi vērš dusmas vai, kaut kādu veidu spriedz pret otru, jā, pret priekšmetiem vai arī paši pret sevīm. Un tad kaut kādu mirkli ir atvieglojums, bet
Nu, tas turpinās, un, teiksim, Japānā ir biznesa, manekenu biznesa, kad, zināt, kā Japāņi viņus maida, un tiec, gudras, kā viņi tur jūtās, viss kārtībā. Un tad ir sanāk tā, ka ofisos ir tādi manekeni atpūtas telpā, un tad viņi klopē riktīgi tos manekenus. Un tā ir problēma, jo viņi jau tā nespēja runāt par sajūtām, ka viņi vēl kļūst atkarīgi no tā, ka tie manekeni tā kā bez maz vai tur priekšnieku formā tiek kaut kā veidoti, jā, un tur tas biznesa plaukst un zeļ, un viņi, tā kā vēl dziļāk ieiet tanī grūtībā, kad tanī vietā, lai izteiktu, viņš tur klapē to manekeni. Mums sabiedrībā ir tāds labāk iesit tad sienai, galvenais nesit cilvēkam. Un no kaut kāda viedokļa, protams, tas ir humāniskāk, ka tu savās dusmās iesit sienai, nevis kādam, kas tev līdzās pastāv cilvēks. Bet vai tā robeža nav ļoti trausla no sienas līdz blakus esošam cilvēkam? Īpaši bērniem ir tādi ieteikumi, kad, teiksim, kaut kādā brīdī to emocionālo spriedzi vajag mazināt. Piemēram, bērnus tur kliedz, teiksim, kaut kādā maisiņā vai tur skaļa zied dziesmiņu, un tanī pašā, teiksim, sarakstā varētu ierindot, teiksim, tad izsit spilvenus, vai ne? Bet ļoti, ļoti svarīgi ir pēc tam izrunāt, vai ne? Kad viņš tiešām ir to emocionālo spriedzi mazinājis, jo, ka bērns ir emocijās reizēm, viņš nevar uztvert to, kas notiek apkārt. Tas tikai salīdzinājums, kad gaujā atvarā cilvēks slīkst vai ne, un viņš ir emocijās, un tam otram garām gājējam vajadzētu viņu tā kā, tikt izraut no tā atvaru un kā saka, sasildīt un tā kā nevis moralizēt. Jā, ko tu tur tanī gaujā kāpi un tukš, ko tu neproti peldēt, un tikš vajadzēja vesti, kad runāšana nepalīdz, kad vajag palīdzēt. Un te šeit tās metodas ir izmantot, bet ļoti, ļoti svarīgi ir, tā kā mācīt runāt, izteiktu vārdiem. Bet tie atkal ir problēma, kad ir tā pieredze, kad, ja es izsaku ar vārdiem dusmas, tad, viens no biežākajiem iemesliem ir, kad sajūt, kad otrs negribēs ar manī veidot attiecības, negribēs draudzēties, un tas arī, teiksim, vairāk vai mazāk nāk no bērnības, kad, piemēram, bērns ir sadusmojies, vecāks ir pārstrādājies 3 darbos, kā mēs mediķi, un viņš atnāk mājās, un viņam nav tās iespējas teikt, mīļais dēliņ, tagad tu esi ļoti nikns, kad mašīnīt paņēma tavs brālis, vai ne, varbūt mēs varam izdomāt, kā mēs varam samainīties ar rotaļlietām. Tanī vietā teicis, saka, ej, istabā nomierinies. Lūk, un tad bērnam ir tā pieredze, kad viņš ir dusmīgs, un tanī vietā, lai kāds tā kā palīdzētu viņam tās dusmas atpazīt, izteikt, viņš tiek tā kā tumšā istabā, un tad viņam pāris reizes tāda pieredze ir. Un tad viņam ir tā sajūta, jā, kad es tēti varu sāpināt ar dusmām, viņš jau nesaprot, ka tētis pārstrādājies, viņš to ņem personīgi, un viss, un viņam tā pieredze, kad dusmas ir kaut kas slikts, piemēram, pacienti nāk diezgan bieži saka, kā tu dusmojies ar vārdiem vai darbiem, es visiem prasu principā. Un tad cilvēks saka, jā, es neesmu agresīvs. Kad agresija saistās, dusmas ir agresija, tas ir kaut kas slikts. Bet bērns, kurš dusmojās, tas, ko jūs arī sakāt, tas ir man liekas, ļoti brīnišķīgs tāds preventīvais pasākums tiem, kas mēs audzinām mazos bērnus, runāt par šīm dusmām, mācīt ar viņiem šīs noformulēt vispār vārdos to visu, ko es jūtu, un pajautāt, un arī klausoties jūsos, man liekas, ka viena no lielākajām lietām, kas mūsdienās varētu būt tas, ka runāt savstarpēji un uzdot tomēr savam kolēģim, blakus esošiem cilvēkam, kā tu jūties. Bet kā ir ar pieaugušo, ja viņš ir šajā atverā un ir sācies dusmu uzplūds, tas ir diezgan riskanti, man liekas, kad iekāpt viņā un pajautāt, kā tu šajā brīdī jūties. Tas var izraisīt vēl lielāku eksploziju, ne? Tur ļoti sarežģīti ir atkarībā, teiksim, tad atkal jārunā, kā mēs esam veidot, kad ir aizsarga mehānismi, vismaz 40, un ir 3 funkcionēšanas līmeņi. Ir neirotiskais līmenis, tāds nosacīti veselīgais, otrs ir robežu stāvokļa līmenis, un 3. ir psihotiskais līmenis. Tad atkarībā, teiksim, kurā līmenī cilvēks funkcionē, ja viņš ir tādā robežu stāvokļa līmenī, tad gan jā, tad jautājums, teiksim, kā tu jūties vai pastāsti par sevi, jebkuru tā kā
interesi par viņu var izraisīt milzīgas dusmas. Bet, izēja ir, tas pats psihoterapeits, teiksim, ja vecāks kaut kāda iemesla dēļ nav spējis, teiksim, iemācīt tās sajūtas, izteikt ar vārdiem, tad, teiksim, pie psihoterapeita var iet, un tad tā klasika ir, ka, teiksim, cilvēks iet pie tā psihoterapeitu, un tagad paiet, piemēram, pusgads, un kaut kādā brīdī tas klients sadusmojās, viņš saka, paklau, tu sēdi šitā kāju pār kāju pārlicis, un tikai saka, un es tad 50 eiro maksāju par 50 minūtēm, man bez jārais, tev tu logu izlidināšu tūlīt. Lūk, un kas notiek ap psihoterapeits, viņu pieņem, viņu nekaunina, nevaino, saprotošs ir vai ne, un viņš dabūna pavisam citu pieredzi. Tas klients, ja bērnībā, teiksim, viņi tur sūtījuši uz tumšo istabu vai tur teikuši, piemēram, puikas neraud vai vēl kaut ko, tad viņam ir pilnīgi pretēja pieredze. Un, tas ir tas, kas pats labākais, kas darbojās tā dzīvā pieredze, un tagad viņš var aiznest to pieredzi tad uz mājām, uz darbu, un tad, protams, tad apkārtējie cilvēki neapmierināti, ja viņš līdz šim tā kā ir tās dusmas kaut kur nobeidzinājis, tad tagad viņš sāk beidzot runāt, tad liekas, tad, viņš iet psihoterapijā un kļūst vēl sliktāk, bet tieši otrādi apkārtējie saka, kad ir sliktāk, tas tāds labs rādītājs. Bet to dzīvo pieredzi vajag iedot, kad varbūt savādāk. Un tas, protams, ir ļoti tiešām brīnišķīgi, kad ir kaut kāda daļa cilvēku, kas iet pie psihoterapeita un meklē šo palīdzību, bet arī šie cilvēki, kas nokļūst, kā doktors Mārtiņš teica, viņi nokļūst, ar viņiem vajag komunicēt, un viņi ir pārsvarā šie agresori. Es varu iedomāties, upuris dosies pie psihoterapeita meklēt palīdzību, bet kā ir ar šo otru cilvēku, jo viņš pirmkārt, es saprotu, ka viņi pārsvarā melo par to problēmu, tas nozīmē kaut kāds noliekšanas faktors jau, pēc tam vai viņš atzīst to, ka viņam ir vispār šādas lēkmes vai nav, un vēl par to maksāt naudu, kas man it kā nav. Kā tīri praktiski palīdzēt? Doktor teica, jūs minējāt par to, ka nevis psihoterapeiti, bet fizioterapeiti varētu viņiem likt skriet vai piedalīties maratonos. Kā veidot šo savstarpējo sadarbību starp traumatologu, psihoterapeitiem, varbūt arī šiem pašiem fizioterapeitiem, varbūt ģimenes ārstiem? Varbūt pastāv tomēr kaut kāda šī te savstarpējā miedarbība, sadarbība, lai kaut ko darītu lietas labad? Šeit atslēgas vārds ir ciešanas. Ja cilvēks izjūt ciešanas, tad viņš iesmeklē palīdzību. Un, vēl ir tādas antisociālās personības, ja mēs runājam par agresoriem, tad šeit ir tā, ka cilvēks izpauž agresiju pret citu, un tā galvenā problēma ir tāda, ka viņš nejūt vainas sajūtu. Jo vainas sajūta ir tāds dusmu bremzētājs, teiksim, mēs iedomāsimies, ka dusmas agresija kā ātri vilciens, tad vainas sajūta ir kā stopkrāns, kas, teiksim, cilvēks, piemēram, neirotiskā līmenī funkcionējoši, viņam ir tā vainas sajūta, bet ja viņš jau ir funkcionējoši robežu stāvoklī vai psihotiskā, tad jau viņam nav tās vainas sajūtas, un tad ir ļoti grūti kaut ko mainīt. Bet es ieteiktu, griezties pie tiem pašiem teikt, un aiziet aprunāties ar psihologu vai psihiatru vai psihoterapeitu, kad, man jau liekas, mūsdienās arvien mazāk ir tā reakcija, kad viss, kas sākās ar psi, cilvēks jau uzreiz saka, nē, man šo nevajag. Kad vienkārši, atnākt aprunāties, kad tā kā mēģināt, kaut vai uz vienu konsultāciju. Jo manā lekcijā arī bija norādīts, ka 55% vienā pētījumā no šiem pacientiem, kas tika nosūtīti pie psihoterapeita, viņi vairs nekad tur neatgriezās. Jā, tur jau tā lieta, kad ir, protams, jāskatās pētījumā, kas tie bija pret cilvēkiem, vai nekādas tās bija situācijas. Un, jā. Viņi neatgriežas pie psihoterapeita? Jā, jo tā pētījuma ietvaros, kas tur bija veikts Turcijā kaut kādā gadā, tad šie pacienti tika iekļauti kaut kādās tajās grupās, un viena grupai bija tā kā obligātā kārtā jāaiziet uz konsultāciju, ir iespēja turpināt psihoterapiju, un vairāk kā puse izvēlējās neturpināt šo piedāvāto terapiju pēc pirmās obligātās.
Jā, tad ir skaidrāks, jo piespiedu kārtā nebūs rezultāti tik tiešām, kad saka ar sakostiem zobiem jāiet vai nu spēlēs teātri vai, jā, nu tas arī ir, ka, teiksim, maksāšanas process, piemēram, valsts atmaksāta psihoterapija, viņa varētu nebūt tik efektīva. Nu, psihoterapija tā ir došana, ņemšana, cilvēkam kaut vai nedaudz, bet tomēr no sevis ir tā naudiņa jādod, vai ne, jo savādāk nebūs rezultāts. Bet, nu, jā, tas tiešām tā ir. Nu, labi, ka vēl 50%, tad varētu gaidīt vairāk. Kā ir ārstam par šo ziņošanu? Tas ir no tāda juridiskā un ētiskā skatu punkta. Ir jāziņo, nav jāziņo, kad jūs redzat vai uzziniet šos stāstus, vai tas paliek tikai starp jums un pacientu? Ja pacients ziņo, ka tas ir... Nu, ne gluži ziņo, bet vienkārši pastāst. Tas ir sitiens cilvēkam, to kaut kādā dokumentu formēšanas etapā, tad teorētiski tā ir krimināla trauma. Bet vairums pacienti tāpēc šo stāstu izdomā un šo stāstu turpina ilgāk. Un par to juridisko daļu, jā, arī mēs rokas ķirurgi tādā kolektīvā esam par šo arī izrunājuši un pieredzējušākiem ķirurgiem bija bažas par šo juridisko daļu, kā mūsu šajā sistēmā medicīnas, kurā mēs esam, kā šādu pacientu juridiski pareizi varētu pārvirzīt, ja tas traktētos kā paškaitējums, kas savā ziņā ir paškaitējums, tad varētu, bet ja medicīniskā dokumentācijā tāds ieraksts neparādās, tad jā. Tas nozīmē, ka jums ir kaut kāda dota vara, kad jūs variet ierakstīt, ka tas ir paškaitējums, un tad tam cilvēkam ir jāiet kaut kāda papildus izmeklējumi. Maksimāli tiek uzrakstīta kā krimināla trauma, lai gan krimināla traumai arī tas definējums, es tagad tā pēc likumdošanas pareizi nepateikšu, bet es pat nezinu nevienu savu kolēģi, kas šādu veidu lūzumu būtu dokumentācijā aprakstījis kā paškaitējumu, kā dēļ tad viņam šis pacients būtu jāsūta uz novērtēšanu, bet, kā es saku, tajos pētījumos, ko es analizēju, un tas bija šis arī daļa kaut kas no Turcijas reģiona, tad viņi gan šādu dokumentēja, un tad tālāk šo psihiatrisko novērtēšanu veica. Ja es pareizi saprotu, tad, ja ārsts ieraksta pie šāda, ka tas ir bijis paškaitējums, tad cilvēkam, tam pacientam pēc tam ir jādodās uz izmeklējumu, novērojumu pie psihoterapeita? Es baidos kļūdīties, varbūt doktors Trimda varētu labāk pastāstīt, kā tas ir juridiski. Nu, par vardarbību runājot, teiksim, psihiatrijā ir likums, jā, ja ir teiksim, ziņas par to, ka notiek kaut kāda veida vardarbība ģimenē, tad 24 stundu laikā ir jāziņo policijai. Un te man nāk prātā tāds gadījums, kad māmiņa ar bērnu griezās šķiet, kad Pusauču resursu centrā pēc palīdzības, un bērns teicis, ka kaut kad viņš ir ticis iepērts. Un, jā, un tad, protams, psihologs to ziņoja, tad tur iesājās bāriņties, un diezgan tāds liels, teiksim, tāds, skandāls varbūt bija, kad mamma nebija apmierināta un nāca uz televīziju, un tad tā kā brīnījās, kā tā var būt, kad es eju pēc palīdzības, un tad vietā, lai es dabūtu palīdzību, man tagad mēģina kaut kādā veidā tur bez mazoju bērnu atņemt un sodīt, un tā kā viss, tā kā apgriezt kājām gaisā tiek. Bet, jā, ir, tad jāziņo policijai, tad, kā saka, tāds likums ir, jā. Vai cilvēkam vispār var pieaugušam iemācīt dusmās nevis vērst šo agresiju pret sevi vai pret citiem, bet viņu pārveidot kaut kādā savādākā veidā? Pie tā paša psihoterapeita. Bet pats viņš to un viņa ģimenes cilvēki viņam to nevar palīdzēt? Nē. Tur, teorētiski, redziet, tas sanāk, kad tas ģimenes cilvēks pārvēršās par tādu, ja pieaugušā vecumā, tad viņš pārvēršās par savu veidu vecāku.
protams, ka tas partneris var būt mamma vai tētis tam savam partnerim, bet tas prasa milzīgi daudz resursus un tas īsti nedarbosies. Tur, kā saka, teiksim, tur liela atšķirība ir, jā, vai tas notiek pie psihoterapeita kabinetā, vai, tur ļoti lielas tādas nianses ir, tīri. Es teiktu, ka nevar vainīt, ka mums tos ir tik sarežģītais arī mehānismi, kad ģimenes loceklis tur, var mēģināt teikt, jā, ka tu esi dusmīgs runā, bet tur jau tie iemesli, teiksim, tik spēcīgi, tik dziļi nerunāt par to, ka, tas tiešām nav iespējams. Vainīt. Kāda ir tā alternatīva? Tātad, lai gan man negribētos no sākuma tik ļoti uzlikt tādu zīmogu, jūs gan minējāt, doktor, ka lielākā daļa ir vīrieši, es saprotu, 30 plus vecumā, bet tā ir tāda lielākā tāda daļa vai arī tomēr ir sievietes, kas nāk ar šādiem lūzumiem? Sievietes ir ārkārtīgi reti. Es saku, tas spilgtākais piemērs bija tā sieviete, kur bija tiešām pašaizsardzība, kur tas stāsts ir tāds nepārprotams, bet es teiktu, ka pārsvarā tie vīrieši, es pat saku citu sievieti, kuru būtu operēta, neatceros. Kaut kādā periodā, viņa jau ka ir, bet... Vai pie šāda lūzuma cilvēks arī var nedoties un tas saug pats, vai tomēr labāk aiziet pie ārsta? Vairums, es domāju, kad nedodās uz konsultāciju, un vairums arī neizvēlās operāciju, pieņemot to, ka tas radīs deformāciju rokā. Tā kā mēs redzam tikai kaut kādu daļu no šiem. Kāpēc cilvēki nedodās operēt kaut ko šādu? Tas ir tieši tā paša atkal iemesla dēļ. Kāpēc tas ir radies? Vai jo lūzums sāp, deformācija ir uzreiz pieļauj, ka daudz lielāka nekā ir pēc operācijas. Es domāju, doktors labāk pastāstīs, kāpēc viņi izvēlās. Tā ir, ka viens no biežākiem iemesliem ir, ka cilvēks, teiksim, jūtās ļoti, ļoti slikts, nevērtīgs, nekam nederīgs, un viņš tādā veidā soda sevi. Kad mēs aizkadrā mazliet runājām, ka Freidam ir verbs noziegums un sods, kad cilvēks aiz tā, cik viņš jūtās slikts, viņš ir gatavs izdarīt noziegumu, nokļūt cietumā, tikai tādēļ, lai sevi sodītu par to, tas varētu būt varbūt to ciešanu iemesls, kad es jau nekad neesmu labam domāts, kad es esmu slikts cilvēks un kad ciešanas ir tas, ko es esmu pelnījis. Jūs pirms mēs ierakstījām, mēs nedaudz parunājāmies, un jūs arī minējāt, ka viena no šiem cilvēkiem, viņi pat dodās pēc tam pie ārsta, jo ārsts izrāda šo interesi par. Vai tur ir kaut kāda tā robeža, kad ārsts ar savu ieinteresētību to pat var palielināt šo sajūtu, labo sajūtu, vai tieši pretēji palīdzēt saprast sekas un tomēr pārdomāt, lai tā nedarītu vairs? Jāsaka, ka katram simptomam ir, ka katrs simptoms ir izdevīgs, vai ne, un tad ir tie primārie, sekundārie izdevīgumi, un tad viens no tiem izdevīgumiem ir, ka var dabūt rūpes. Man nāk prātā, kad es kā rezidents strādāju Tvaikielā, tagad Nacionālā psihiskās veselības centrā uzņemšanā, un tad viena omīte, tur pusgadu laikā jau 3. reizi nāca un ar ātrajiem, un viņi tā arī saka, dēliņ, man skumīgi mājās, man nav ko darīt, kad viņi bez mazo izdomā, ka viņai labi ir, kad viņa nodaļā, viņa pazīst doktori viņa pazīst, viņa padzīvojās kaut kādu laiku un ir forši. Vīriešiem arī ir šāds te simptoms, šāda vēlme, nepieciešamība? Visiem vairāk vai mazāk ir. Tā, ko mēs neesam saņēmuši bērnībā, kad mēs mēģinām kaut kā, tad, ja mēs nevaram dabūt, teiksim, no partnera vai no citiem, tad mēs mēģinām kaut kādā savādākā veidā. Tad ārsts tomēr ir savu veidu autoritāti un savā veidā kaut kādā mērā varbūt tēvu un mammu atgādina vai ne. Tāda palīdzētāja profesija, un kad jau a priori, ja es eju, tad es sagaidu
Un tad, protams, interesanti ir, kad ārsti jau dažādi ir, viens to uzmanību dod, otrs nedod, un kad to uzmanību nedod, tad pacients neapmierināts, saka, ka nevērīgi pret manīm izturējās un bija steidzīgs, un jā, tā kā, bet, te viņš runā par tām emocijām, ko viņš nav saņēmis, bet pēc būtības viņš jau iet, tā kā Pēc atbildes savā situācijā. Jā, bet viņš redz, tā kā Viņam gribas to arī emocionālo atbalstu. Jā, protams, jā. Noslēdzot mūsu sarunu, vēlos nedaudz pieskarties šīs tēmas vēl vienam rakursam, ārsta klātesamībai tajā visā. Doktor Mārtiņa teica, pēc visa dzirdētā ir pilnīgi skaidrs, ka redzot šo traumu, jūs redzat ne tikai salauztos kaulus, bet daudz jau plašāku šo stāstu, kas stāvēs tā visa. Jūs, kā ārsts, visu to dzirdot, redzot, kā jūs spējat ieturēt šo distanci, joprojām pieņemt tādus pacientus, joprojām darīt viņu labā, maksimāli labāko? Tātad, kā es arī konferencē minēju, tad šī pacientu grupa ir viena no tām pacientu grupām, ar kuru saskarās sākotnēji ārsti, kas grib operēt rokas. Un šis ir arī iemesls, kāpēc liela daļa ārstu atsakās no šīs rokas ķirurģijas, jo šī pacientu grupa ir aprakstīta kā panesami pacienti, ļoti labi ārstējami, bet pēc tam apkopšanas ziņā nepanesami pacienti. Un tad šie rokas ķirurgi neizvēlās šo specialitāti, pat nesagaidot tās interesantās lietas, ko var ārstēt rokā vēlākā etapā un pamet šo specialitāti. Tāpēc, redzot šos pacientus, kā arī citās situācijās dzīvē kaut kādas sliktās lietas cenšoties izpētīt un transformēt kaut kādā ieguvumā, tad šī pacientu grupa ir kļūsi interesanta savādākā ziņā, šajā psiholoģiskajā ziņā, kas, es domāju, ir devusi daudz manā psiholoģiskā izaugsmē, saprotot, cik pamatā šī sabiedrība, nezinu, vai ir tāds termins, bet psiholoģiski nav inteliģenti. Par šo psiholoģisko pusi mēs esam uz attīstību tendēti ārēji, vizuāli novērojam, bet mūsu iekšējā, nosauksim to tā pasauli, ir pilnīgi neizprasta. Un līdz ar to, strādājot ar šiem pacientiem un šādā veidā šos pacientus analizējot, šī te psiholoģiskā, filozofiskā un emocionālā izpēte, es redzu, ka tā izpēte varētu būt faktiski nebeidzam, tas apjoms, ko caur to var analizēt, ir ļoti liels. Tāpēc šī pacienta grupa kļūst tāda interesantāka. Doktor Trimta, jums jautājums, ko jūs ieteikt varbūt medicīnas speciālistiem, kas saskarās ar šādām lietām ikdienā? Kā viņiem skatīties uz šiem pacientiem un kā viņiem pašiem nesadegt pie tā un nepamest profesiju iesākumā, bet iziet līdz galam tajā visā? Viena ļoti noderīga lieta ir tāpat psihoterapija iespēja robežās, jo tās palīdzētāja profesijas tur ļoti tādi daudz vienojoši faktori ir, kādēļ mēs to darām. Un kā līdzīgi kolēģis Jānis Gailis, psihoanalītiķis, viņš ik pa laikam brauc uz Latviju, bibliotēkā nacionālajā lekcijas lasa. Viņš teica, tad, tas ir Freida teiciens, lai precētos, vajadzētu iziet psihoanalīzi. Viņš teica, tagad psihoanalīze ir 20, 30 gadus, kad bērns bērnībā jau sāk psihoanalīzi, tad viņš var izvēlēties veselīgu partneri. Iespēja robežās tiešām, es teiktu, ka pie psihoterapeitu vai tāda speciālista būtu katram noderīgi iet, un otrs ir atslēgas vārds atpūsties. Tiešām atpūsties un tā kā atļaut sev atpūsties, jo reizēm sanāk, ka mēs tā kā, fiziski esam varbūt tā kā atpūtā, bet emocionāli mēs tāpatās esam darbā, kā nesam darba uz mājā. Atpūta, jā. Paldies jums. Varbūt ir kaut kas tāds, ko es jums neesmu pajautājis, bet jūs gribētu noslēgumā pateikt un
Kas būtu tā ceļa maize tiem, kas šo podkāstu noklausījās un iedziļinājās šajā tēmā? No savas puses es esmu tiešām priecīgs, kad bija iespējams šāda saruna, kas, es teiktu, vispārīgi apņēma šo te pacientu problēmu. Un šī te ziņa, ko paņemt līdzi, kas man no šī visa palika, kad arī jebkurā dzīves posmā, vecumā ir veids, kā šo lietu atrisināt caur psihoterapiju vai izmantojot citus instrumentus. Ja vien cilvēks, kas mūs klausās, vai kādreiz klausīsies, vai bez mūsu klausīšanās to saprot, ka šī palīdzība ir nepieciešama, jo es gribu teikt sabiedrībai, ka domāju, ka psiholoģiskā ziņā esam, manuprāt, nesagatavoti. Es ieteiktu, nebaidīties, viss, kas sākās ar psi, tomēr viņi ir, vairāk vai mazāk apgūst zināšanas un kaut kādā mērā ar sevīm tikuši skaidrībā, kad vismaz uz vienu konsultāciju atnākt pie tā psihoterapeita vai psihiatra vai psihologa un aprunāties, sajust, kā tas ir. Nevis tā no stāstiem, kad man tur gāja pie viņa slikti, bet pašam atnākt un sajust, kad nav jau tik traki un tieši otrādi, kad pēc tam paliek vieglāk un rodās interesi par sevīm un tā kā, būt drošākie, nebaidīties. Paldies doktoram Mārtiņam Tēcim un doktoram Gunāram Trimdam par šo sarunu un citādu skatījumu. Es to pat definētu kā medicīnas un cilvēces krustpunktu tādu satikšanos. Liels paldies arī doktor Mārtiņa Tēci jums par šos tēmas aktualizēšanu. Un es gribētu teikt vairāk tādu ārstu, kas ierauga šīs kopsakarības un meklē arī risinājums, kā ne tikai palīdzēt ārstēt, bet kā mēs varam to pašu sakni celt ārā un mazināt diezgan nepatīkamu statistiku. Paldies jums par sarunu, paldies arī jums, klausītāji, kas bijāt kopā ar mums. Sarunu vadīju es Agnese Baumane un par skaņu rūpējās Guntis Bērziņš.